Dzimumzīmes ir pigmentu šūnu sakopojums ādas slāņos, kuri sintezē pigmentu nelanīnu. Atkarībā no slāņa, kurā atrodas šūnas, dzimumzīmes var būt gaiši brūnas, tumši brūnas vai pat brūngani melnas vai zilas. Ir iedzimtās un iegūtās dzimumzīmes, īpaši tās veidojas pubertātes laikā. Dzimumzīmes var būt pavisam sīkas, bet ir arī tādas, kuru diametrs sasniedz 3, 4 vai pat 10 centimetrus. Dzimumzīmju veidošanos stimulē dabiskās hormonālās svārstības. Sievietēm tas ir saistīts ar grūtniecības, laktācijas un klimaksa periodu. Vislielākais dzimumzīmju skaits vērojams vecumā no 30 līdz 40 gadiem. Pēc 50 gadu vecuma dažas var pat izzust. Dzimumzīmju rašanos var provocēt dažādi faktori. Tie var būt arī ģenētiskie faktori, respektīvi iedzimtība. Tas var būt ultravioletais starojums, ko cilvēks ir saņēmis dzīves laikā, īpaši, ja bērnībā ir bijuši izteikti saules apdegumi. Tā var būt arī mūsu hormonālā sistēma. Skumji, bet fakts. Pasaulē pieaug ādas vēža slimnieku skaits. Melanoma ir ļaundabīgs audzējs, kas attīstās no melanocītiem, šūnām, kas producē pigmentu un pārsvarā lokalizējas ādā. Melanoma bieži veidojas no dzimumzīmes, bet tā var arī attīstīties pati. Iedzimtās dzimumzīmes ļoti reti mēdz pārvērsties ļaundabīgā veidojumā melanomā. Biežāk tas notiek ar dzīves laikā iegūtajām dzimumzīmēm. Protams, ne visas dzimumzīmes ir ļaundabīgas. Cilvēkam pašam parasti ir ļoti grūti noteikt, vai dzimumzīme ir labdabīga vai ļaundabīga. Būtu vēlams vienalga reizi gadā vismaz pārbaudīt dzimumzīmes pie speciālista, kurš veic īpašu pārbaudi, izmantojot dermatoskopu aparātu, kas ļauj apskatīt dzimumzīmi daudz smalkāk, visas tās struktūras un precīzi noteikt diagnozi. Šajā gadījumā šīs metodes jūtība ir daudz augstāka, līdz pat 95%. Ļaundabīgie veidojumi jeb melanomas no labdabīgajām dzimumzīmēm lielākoties atšķiras pēc krāsas un izmēra. Melanomas bieži ir asimetriskas, bet arī neregulāra dzimumzīmes forma pati par sevi neliecina, ka veidojums ir ļaundabīgs. Precīzu diagnozi var uzstādīt tikai speciālists. Konsultējieties ar ģimenes ārstu, kas nepieciešamības gadījumā jums nozīmēs ķermeņa dermoskopiju. Latvijā melanomas biežums ar katru gadu pieaug. Jāsaka, ka viņš pieaug visās vecuma grupās, bet tomēr parādās ar vien vairāk jauni pacienti, kuriem konstatē melanomu. Līdz ar to būtu ļoti svarīgi apmeklēt ārstu, pārbaudīt šīs dzimumzīmes un izvērtēt riska faktors, kas var ietekmēt dzimumzīmu rašanos. Galvenie riska faktori, kas ietekmē dzimumzīmes veidošanos, ir saule, ultravioletais starojums un apdegumi, kas ir iegūta bērnībā. Ultravioletais starojums ietekmē mūsu pigmentšūnas, kas ir atbildīgas par dzimumzīmu veidošanos. Līdz ar to var veidoties jaunas dzimumzīmes un mainīties esošās dzimumzīmes, mainoties dzimumzīmes struktūrai. Līdz ar to labdabīga dzimumzīme var pārveidoties un kļūt ļaundabīga. Lai nebūtu jāvēršas pie speciālistiem, daudz lietas labā varam darīt paši. Pirmkārt, izsveriet visus par un pret, un labāk tomēr neapmeklējiet solāriju. Iedegums iegūstams arī dabīgā ceļā. Te gan jāņem vērā, ka Latvijā saules peldēm labvēlīgākais laiks ir no 9 līdz 11:30 dienā, turklāt sauļoties nevajag ilgāk par pusstundu. Ja rīta cēliens nogulēts mājās, dienas vidu pavadiet ēnā. Sauļoties varat arī pēc 3 pēcpusdienā, bet ne agrāk. Obligāts ir arī saules aizsargkrēms. Saulē nekādā gadījumā nevajadzētu atrasties ilgstoši bez īpašiem krēmiem, ar aizsargfiltriem, un nekādā gadījumā nevajadzētu pieļaut, lai āda apdeg. Īpaši rūpējoties arī par bērniem, kuriem āda ir ļoti jūtīga. Tas arī attiecās uz cilvēkiem, kuriem ir 1., 2. ādas tips, respektīvi tie ir tie cilvēki, kuriem ir ļoti gaiša āda un kura parasti neiedeg vai slikti iedeg un biežāk apdeg. Arī dodoties ceļojumā ziemas periodā, pilnīgi noteikti ir jāatcerās, ka gan siltajās zemēs, gan slēpojot kalnos, šie saules aizsargkrēmi ir jālieto. Runājot par aizsargfiltriem, būtu jāsaka, ka tas ir diezgan individuāli atkarībā no tā, cik ir izteikta saule un kāds ir ādas tips. Mūsu platuma grādos arī atkarībā no ādas tipa vajadzētu izmantot SPF no 25 līdz 50. Ja dzimumzīme ir labdabīga, bet, piemēram, pacientam nepatīk vai arī atrodas tādā vietā, kur bieži tiek traumēta, tad šādu dzimumzīmi ir
iespējams likvidēt ar lāzera palīdzību. Protams, obligāti iepriekš ir jāveic dermatoskopija, šīs dzimumzīmes apskate un pārbaude. Šī procedūra nav gara, tā aizņem parasti 15-20 minūtes, un lokālā anestēzijā šādu dzimumzīmi var likvidēt. Melanomu uzskata par iedzimtu, ja to atklāja vismaz 2 pirmās pakāpes radiniekiem, piemēram, tēvam un bērnam vai brālim un māsai. Dodieties pie ārsta, ja pamaniet, ka dzimumzīmē pēkšņi mainījusies forma, ja dzimumzīmes diametrs ir lielāks par 6 mm, ja tai ir 2 vai vairāk krāsas vai raksturīga nieze, ja dzimumzīme sulojas, asiņo vai ir čūlaina, kā arī, ja izveidojušās satelīta dzimumzīmes, mazas dzimumzīmītes apkārt jau esošajai. Melanomai ir 4 stadijas. Pirmajā stadijā tā izplatās tikai ādas virskārtā un ir salīdzinoši viegli ārstējama. Trešajā arī uz limfmezgliem un citās ķermeņa daļās. Atceries, ka profilakse, izsargāšanās un laicīga diagnostika ir tavas veselības garants. Aizdomu gadījumā noteikti dodies pie dermatologa.